Nu ko, šodien brauc ar divtakteru 125 pa laumu. Mocīts gan ir gados. Gatā ražot. Bet, nu, viss kopumā tā jau bija baigi labi. Ja vien nebūtu bijis viss problēmas ar pārnesumu kāru. Ielas kā atgriežam met ārā no otru ātrumu. Tad nācās iztikt ar 3, 4 un 5. Neskatoties to, kā met no otrā pārnesuma ārā, nācās iztikt ar 3, 4, 5. Kopumā man ļoti patika, ka divtakteru braukt. Vieglāk vadīt. Nedaudz jūtos par pārliecinātāk. Varbūt nākotnē jāsāk kāpt uz divtakteru. Šodien nav tā labākā pieredze, kā otrā pārnesuma. Kopumā bija labi. Liksies varēja griezt pilnu rušu, taču nebija pārliecība par to, ka neizmetīs no kāda cita ātruma. Es teicu, ka sataisīs to otru pārnesumu. Tā nav problēma. Nu, būtu jau forši, ja federācija uztaisīja gongus, kas ir no 90. līdz 99. gadam močiem. Atšķidrot dzesi, pakaļā viens amīgs un ar kurbuļiem. Būtu atsevišķi satīksts, atsevišķi cīņi, kā retro cīņi, jau modernākiem močiem. Ja vēlētos kaut ko šādu piedzīvot, ja šādu gādu moču, savā starpā mačoties. Nu šogad vēl nebraukšu ar šo divtakteru, varētu uz nākamo gadu tēnēt. Turpinās trenēties ar savu četrtāku, un tad es arī gatavotos pirmām sacensībām. Un tad jau arī turpinās jāsāk.